Jauniem hokeja talantiem ir iespēja sevi pilnveidot Jelgavas ledus sporta skolā, kas ir dibināta 2008. gadā. Šī skola ir Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāde ar hokeja un daļslidošanas programmu novirzienu. Un audzēkņu skaits kopš dibināšanas brīža ir krietni audzis. 166 hokejā nodarbojās, 74 daļslidošanā. Un ar pagājušo gadu mēs sākām realizēt šo slidot apmācības programmu. Tur ir 106, kas nodarbojās slidot apmācībā rīta grupās, un vēl ir ap 40, tuvu pie 40, kas ir vakar nodarbībās. Pamatmērķis noteikti ir sagatavot arī kandidāts virslīgas komandai, Zemgala JLSS komandai, un šobrīd 17 audzēkņi ir tādi, kas ir šīs virslīgas komandas šī gada 12. 13. sezonas gada, komandas sastāvā. Mums ir divas U10 komandas, kas piedalās Hokeja federācijas bērnu jauniešu čempionātā, U12, U14. Es šogad pirmo reizi paņēmu pats to U10 komandu. 9, 8, 7 gadīgos pats. Gribu pats arī audzināt mūsiem hokejiem, mūsiem nākotnēm. Tāpēc es paņēmu tieši tādēļ. Viņam vēl līdz virslīgai vēl 8, 9 gadi, tas ir diezgan ilgs laiks. Tā kā es saku, ar nopietnu darbu visi var. Mēs gribam, lai tie mūsu pašmāja audzēkļi, lai te spēlē šeit, ka tagad viņi redz, ka nekur nav jābrauc, ka viņi var spēlēt virslīgā, un virslīga ir spēcīga komanda. Līdz šim Jelgavas ledus sporta skolai finansējumu piešķīra Jelgavas dome, bet ar nākamo gadu skola saņems finansējumu arī no valsts. Gribam pāriet un nodrošināt visus 5-gadīgos un 6-gadīgos, tie, kas mācās skolā, tie, kas apgūst šo pirmsskolas apmācības etapu. Un tas ir 299 bērni. Vēl arī bērndārs bērni ir, jo pirmajā klasītē mācās 661 šogad. Un mēs esam mums tāda doma ir, ka liederīgāk ir šos 5-gadīgos un 6-gadīgos apmācīt. Pirmkārt, tā ir iespēja uzlabot viņu fizisko sagatavotību. Daļai no viņiem, piemēram, bērnāslietiem, kas saulītes rakaros mācās, mēs nodrošinām arī papildus nodarbības šeit pat zālītē, lai viņu fiziskā sagatavotība uzlabotu. Tie bērniņi, kas tagad mācās slidot apmācības grupās, un atsevišķos gadījumos arī hokejisti, kam ir interesi piedalīties slidot sacensībās šortrekā, piedalījās Ventspilī. Un janvāra mēnesī būs sacensības arī pie mums, tieši tādiem iesācējiem. Tas nav ar mērķi varbūt tās kļūt par šortrekistiem, bet kas zina. Tiem bērniem, kas ir stingri nostājušies uz slidām un ir izvēlējušies nodarboties ar hokeju vai daļslidošanu, jāsaka lielais paldies vecākiem, jo to uzņēmība ir abrīnas pilna. Ir bērni, kas uz šejien tiek vesti arī no Rīgas. Tā savulaik bija arī ar jauno Latvijas daļslidošanas zvaigzni Alīnu. Te ir labs variants, te ir labi apstākļi, labs ledus, un mēs izdomājam, ka mēs labāk braukāsim uz šejieni, bet te būs labāk trenēties nekā Rīgā. 2011. gadā Alīna piedalījās Eiropas čempionātā un ieguva 16. vietu, kā arī viņa ir piedalījusies jauniešu olimpiādē, kur ieguva 5. vietu. Tagad jaunā sportiste mērķē uz ziemas olimpiādi Sočos, bet pirms tam vēl jākvalificējas pasaules čempionātā. Es gribu jūs aicināt uz mūsu Jelgavas sporta skolu trenēties, un lai jums veicās daļslidošana vai hokeja, jūs varat droši nākt un trenēties. Andrejs Brovenko Jelgavas ledus sporta skolā strādā jau kopš 2008. gada. Tajā brīdī arī strādāju kā kluba vadītājs, privāta kluba vadītājs Rīgā. Tā kā savienoju divus darbus kopā, bet Jelgava bija tik labvēlīga situācija attīstībai, ka mēs būtībā apvienojam tās privātu klubu bērnus, un tie, kas varēja, tie saka braukāt no Rīgas uz šejieni, uz Jelgavu, un
pamazām augt. Iespējas attīstībai ir unikāls un ļoti labas šeit Jelgavā, jo šobrīd te var atrast savu vietu gan tie, kas grib vienkārši slidot priekš sevīm, bet tajā pašā laikā ir unikāla iespēja sportistiem trenēties, jo apstākļi ir radīti tā, ka trenēties var pat augstās klases sportisti un gatavoties nopietniem mačiem un nopietnām sacensībām un tiešām var pārstāvēt ar godu mūsu valsts starptautiskajā līmenī. Es esmu laimīgs strādāt Jelgavā. Lielā meita slidoja 11 gadus un mazā sāka šogad. Un par lielo meitu tur jau tas viss varbūt ir redzams, bet ar mazo es noteikti varu teikt, ka viņai veselība ir noteikti uzlabojusies, jo treniņu uz ledus tas iemāca pareizi elpot, pareizi turēt muguru, rokas, kājas. Jelgavas ledus sporta skola ir kolosāla. Man bērni slido arī 2. Un mēs sākām slidot pie šitiem pašiem treneriem, kādreiz Rīgā. Un tad, kad treneri atnāca šeit, tad mēs arī te turpinām trenēties. Te ir viss tas nostādīts tādā profesionālā līmenī. Ja? Mums nav jāskraid, jāmeklē ledu. Mums ir noteikts saraksts, kad mēs slidojam katru dienu, kādi mums treniņi. Vienmēr viss ir skaidrs, zināms, sporta skolas direktors, halas direktors, par visu interesējas. Treneri jau pats par sevi. Labākie ir pie mums. Es gribētu pateikties bijušajiem sponsoriem, esošajiem, un lai vairāk nākotnē sponsori, lai bērni varētu piedalīties arī starptautiskos turnīros. Man ir ļoti liels prieks un tādas pateicības jūtas ne tikai man, noteikti arī citiem vecākiem, arī par finansiālo atbalstu, lai bērni varētu trenēties un attīstīties. Mums ir sadarbības līgums ar hokeja klubu Zemgale. Pirmkārt jau, protams, ar ledus halmu pats par sevi. Ja, tā kā vislabākie vārdi. Nobeigumā liek secināt, ka Jelgavas bērniem un jauniešiem tiešām ir paveicies, jo šī ir vieta, kur viņu sportiskie sapņi realizējas dzīvē.